Mēs sākam. Nu, tēma tātad es esmu, kā jau es minēju. Un vēl pirms mēs turpināsim šo te mūsu sarunu, es gribētu nodalīt atbildību. Es uzņemos atbildību par to, ka visu to, ko es jums nododu, daru zināmu, es darīšu vislabākā un augstākā veidā, kā vien es varu. Un jūs savukārt, ja es ņemšu lūgt jūsu dalību, cenšaties maksimāli labi pret sevīm, katrs pret sevīm, šo te visu izdarīt. Vai mēs tā varam vienoties? Nu, dariet man zināmu kaut kā. Jā? Jā. Jā, ļoti labi. Nu, es domāju, ka tūlītās jau arī būs pārējie. Guna, es gribēšu palūgt tavu palīdzību arī. Guna ir viena no manām darba kolēģiem, tā ir līdzīgi domājoša cilvēks. Un tā palīdzība būs tajā jomā, kā mums ir diena visiem aiz muguras daļēji dienas daļa, ja? Lai jums nebūtu, nu, teiksim, grūti uztvert informāciju, es gribētu bišķiņ palūgt jums piedalīties vienā vingrinājumā, kurš jums maksimāli atbrīvos jūsu enerģiju. Mēs runājam par enerģētiku, par bioenerģiju. Tas ir 15 minūtes, un es domāju, ka pēc tā jūs jutīsieties moži, mundri un spēsiet mani sadzirdēt daudz labāk. Varbūt var iziet ārā tā kā no savām vietiņām. Tur jau ir vienkārši, bet šajā pusītē ir drusciņa. Šis ir vingrojums no ciguna. Tātad, kas ir ciguns? Ciguns ir dzīvības enerģijas atvēršana. Ar šo te vingrojumu mēs maksimāli aktivizēsim visu to enerģiju, kas ir mūsos iekšā, ja? Lai šī atdeva mūsu sarunai būtu pietiekoši liela. Nu, jūs arī palūkšu. Es gribu teikt, ka es drusciņi ieskatīšos kaut kur pierakstos, jo man informācija ir daudz, bet visu to, ko es jums saku un ko es skatos, es esmu izgājusi uz savu zādes cauri un es zinu, kā tas strādā. Tātad pirmais vingrojums. Pirmais ir, lūdzu, pirkstu kauliņus vienu gar otru trinam un elpojam dziļi. Ieelpojam, cik jūs dziļi varat, un izelpojam. Ieteikti pievērt acis, ja gribat, lai jums vieglāk. Un kādas minūtīt noteikti aktīvi trinam. Nežēlojot sevi. Tagad nolikam vienu pret otru rokas. Ko jūs jūtat? Vai jūs jūtat? Siltumu? Kā kuram? Tieši tā, kā kuram strādā. Tātad tā ir enerģija, kas ir mūsos un ko mēs tādā veidā varam sajust. Ja? Tas ir viens. Nākamais. Sievietes tur labo roku uz nabu, kreiso virsū. Un atkal pamatā ir jāelpo. Mēs elpojam ar vēdera elpošanu, tā kā maz bērni. Ieelpojam, izsitam vēderu un izelpojam krūškurvi. Ja? Tad dziļi. Tā, paldies. Nākamais. Turam tādā tā kā, T-burta veidā rokas, jā. Un ieelpojot mēs, tātad šeit priekšā sākam, jā. Ieelpojam. Atliecam bišķīt, cik varam, un izelpojam, tā kā C-burtiņš.
Maksimāli ieelpojam un maksimāli izelpojam. Tā, paldies. Nākamais. Mēs atbrīvojam iekšējos aizbloķējumus. Mums tādi viņi ir. Enerģija necirkulē caur meridiāniem uz vajadzīgām vietām. Un šeit zem atslēgas kalpa plaušām. Ieelpojot mēs kāds tā, lai sirdi nesitam ārā, bet bišķīt. Un izelpojam tepat šeit. Un ieelpojam atkal. Un 3 reizītes tā. Un otrā pusīte. Ieelpojam. Tad, kad esam beiguši, paturat dažus centimetrus virs šīm vietām, kur mēs sitām, bungājām. Vai kaut ko jūtat? Siltumu, pulsāciju, vibrāciju, augstumu, vienalga. Katram tās sajūtas varētu būt savādākas, bet noteikti viņas ir sajūtams. Ja? Nākamais. Šādā te veidā. Dziļi ieelpojam, galviņu te bišķīt dzot šādi, ieelpojot un izelpojam. Un kāds 3-4 reizītes tā. Un uz otro pusīti. Nākamais. Šeit ir emocionālie centri. Šeit. Citam vienu rociņu pēc otru, kāds 10 reizītes tā. Stipri tas nav jādara, bet tā, lai jūs šajās vietās šeit. Te, kur tās vējas nav. Jā, tur. Un otrādi. Un vēl. Šādā veidā mēs, ja ir bezmiegs vakarā, mēs šādā veidā, ja ir satraukums bijis dienā, šādā veidā izdarot, mēs mierīgi varam aiziet gulēt. Tā. Nu, tad pēdējais. Šādā veidā rokas ieelpojam. Izelpojam. Arī kāds 3 reizītes izdaram. Un tagad mēs pa visu savu auru, kura mums viņa ir katram, šo te kā stariņu mēs ienesam. Un otrādi. Arī kādu 2-3 reizītes tā izdaram. Kādu malaču visi jūs esat. Un nobeigsim mēs ar vienu no sākuma vingrojumiem.
labā roka uz naba, bet mēģināt to vēderu pūst ārā, cik jūs varat, lai atbrīvojās šīs te krūžu zonas. Ja, tātad ieelpojat, izpūšam vēderu kā mazbērni, un izelpojot pielipinām viņu pie mugurkaula. Ja, tad. Un dziļi to daram. Pāris reizītes un pietiek. Sveicināts. Aizslēdz tiek, ja? Paldies! Es ceru, ka jūs jutīsieties daudz labāk. Katrs šo enerģiju droši vien sajūt, kā viņš varēja, kā mācīja. Bet, ja jūs šādu vingrojumu varētu izdarīt no rītiem, minūtes 10-15, tas aizņem, tā ir fantastiski, tā ir cita dienas kvalitāte. Šādā veidā mēs šo te mūsu enerģiju, kas ir mūsos fiziskajā formā, mēs maksimāli aktivizējam. Dienas uzdevumiem, kādi mums ir priekšā. Tātad, ar ko mēs sāksim šodien? Mums būtu jāsāk ar to, kas ir viens no coaching elementiem, ar to, ka mēs visur ieviešam skaidrību. Saprotam, kur mēs esam, kas ar mums notiek, cik tālu mēs esam aizgājuši dažādās jomās. Padod uz priekšu, lūdzu, un katram šādu te. Es ceru, ka var redzēt tās iedaļas. Tu pats galvenais, lai šīs te iedaļas var redzēt, vai visiem ir pierakstīt, ar ko pierakstīt. Lapiņas padodiet uz priekšu, lai katram ir. Tā, tad nāk uz to klusumu, ja. Šo te sauc par dzīves riteni. Ja? Un kā jau teicu, tas ir coaching elements, kur katrs sevī mēs rodam atbildes dažādās dzīves jomās. Pamatā viss, ko mēs runāsim 4 dienās, ja ies runa par enerģētiku, tad tas būs viss, kas mums palīdzēs šeit fiziski justies veseliem, laimīgiem. Jo, ja mūsu enerģētika ir savest kārtībā, to jūs sapratīsiet bišķiņ vēlāk, ar ko es runāju, tad arī fiziskā forma jūtās lieliski. Pašā augšā tur, kur ir 12, pēc pulksteņiem ņemot, uzrakstiet lūdzu finanses investīcijas. Augšā tur, kur 12 pēc pulksteņa, finanses investīcijas. Nākamā gradācija – atpūta, hobijs, ceļojumi. Nākamā, jā, uz vienas. Cik viņš tur 1, 2, nākošais nogrieznīts. Atpūta, hobijs, ceļojumi. Nākamais nogrieznis – materiālās vērtības, fiziskā sabiedrība. Tas, kas ir uz 5 apmēram, personības izdevumus. Materiālās vērtības, fiziskā sabiedrība. Tie ir cilvēki, ko mēs fiziski, tā kā es jūs šodien satieku, tā ir fiziskā sabiedrība. Tātad uz 5 personības izaugsme, garīga attīstība. Personības izaugsme, garīga attīstība. Tas, kas ir uz 6, tas varētu būt draugi. Attiecības ar līdz cilvēkiem, draugi, attiecības ar līdz cilvēkiem, labs 7 ģimene, draugi, attiecības ar līdz cilvēkiem, nākamais ģimene, tad ir veselība, nākamais iedalījums. Un pēdējais brīvais ir karjera, bizness. Es jums gribu teikt, tie, kas bija pašā sākumā, es jums gribu teikt, ka visas atbildes ir mūsos. Tā ir mūsu intuīcija, kas īstenībā zina visu jau uz priekšu, zina īstenībā visu par mums. Un tagad mēs, kas būs jādara, es jums uzdošu jautājumu visiem.
Jā, viens jautājums visiem. Jūs pievērsiet aciņas un redzēsiet vai ciparu kaut kādu, jo jums būs jāsaredz cipars no 1 līdz 10. Visi to redzēs, vai domās ienāks cipars, vai dzirdēsiet ciparu, kā nu kurš. Tas, kas ir kinestēts vai vizuāls vai audioāls, katram ir savādāk uztvere labāka, un tādā veidā jūs katrs dzirdēsiet. Bet pirmais, kas jums ienāk prātā vai redzes iekšējā redzē vai dzirdē, tas ir cipars, kas ir jūsējais. Nedomājiet, nepieslēdziet smadzenī, vai tas ir tā, vai tas nav tā. Tad, ja jūs to darīsiet, tad tur nekas nesanāk. Pirmais, kas ienāk prātā. Tātad, pirmais no grieznītes augšā finanses investīcijas. Mēs strādājam ar šo te 12. no grieznītes, tā būs pirmā lieta. Un es vēl varbūt to nedariet, bet es jums vienkārši pateikšu, kāds būs jautājums. Jautājums būs tāds, cik ļoti tu esi neapmierināts ar finansēm vai investīcijām, ja 1 ir pilnīga neapmierinātība un 10 ir ideāla lietu būtība. Tātad finanses, investīcijas, sadaļa finanses, investīcijas. Vai jums ir skaidrs visiem? Guna? Tu tā skaties ļoti, es vairu. Tātad, tagad gan sāksim, ja? Un es šo te nogrieznīt iziešu cauri. Ja? Un coachings ir tas, ko jūs diemžēl paši sev šo jautājumu nespējat uzdot, jūs nespējat sadzirdēt to atbildi. Ja? Pirmais, pievērsim astiņas un sāksim. Cik ļoti tu esi neapmierināts ar finansēm investīcijām, ja 1 ir pilnīgi neapmierinātība un 10 ideāla lietu būtība. Ar atvērtām astiņām, tad tev prāts strādā tagad. Dintri, atvērts acis ir prāts. Vai vajag atkārtot jautājumu, vai kāds kaut ko redz, dzird? Ir cipariņš nācis kaut kāds. Tad jums uz šī te nogrieznīša, kas ir no 1 līdz 10, cipariņš 1 ir vidū. Skaitiet uz augšu 1, 2, 3, 4. Jums ir jāieliek pulktiņš tajā cipariņā, ko jūs dzirdējāt, redzējāt vai saklausījāt. Nākamais, tikām galā visi, bet tādu treknu punktu ielieciet. Jā. Nākamais, atpūta, hobijs, ceļojumi. Atpūta, hobijs, ceļojumi. Cik ļoti tu esi neapmierināts ar atpūtu, hobijiem, ceļojumiem, ja 1 ir pilnīga neapmierinātība un 10 ideāla lietu būtība. 1 pilnīga neapmierinātība un 10 ideāla lietu būtība. Pirmo cipariņu lūdzu, nākamais nogrieznīts, atliekam tādu treknāku punktiņu atkal. Visiem izdevās? Visiem, malači. Trešais, materiālās vērtības un fiziskā sabiedrība. Cik ļoti tu esi neapmierināts ar materiālām vērtībām un fizisko sabiedrību, ja 1 ir pilnīga lieta neapmierinātība un 10 ir ideāla lieta būtība. 1 pilnīga neapmierinātība, 10 ideāla lieta būtība. Treknu punktiņu atkal ieliekam. Neizdevās Gunai? Un tā tu domā, ka tu izdomā. Pirmais, ko tu vai domā, vai redzi, vai sadzirdi, pirmais. Tas ir īstais. Tālāk, ja tu pieslēdz smadzenes, tad tu jau domā. Un smadzenes mūs ļoti saudzē. Viņi tā visu sagriež, tā kā vajag. Ja? Viss tikām galā, ja? Nākamais tātad ir personības izaugsme, garīga attīstība. Par to garīgo attīstību es gribu ko pateikt. Ar to garīgo attīstību vajadzētu saprast visu to,
ko mēs fiziski ar acīm neredzam, bet mēs sajūtam, un mēs iekšēji ticam un zinām, ka tas ir. Ja? Tātad, personības izaugsme un garīga attīstība. Cik ļoti tu esi neapmierināts personības izaugsmē un garīga attīstībā, ja 1 ir pilnīga neapmierinātība un 10 ir ideālu lietu būtība. 1 pilnīga neapmierinātība un 10 ideālu lietu būtība. Nu, punktiņi stāv, ja? Ļoti jauki. Nākamais nogrieznīts draugi, attiecības ar līdzcilvēkiem. Aizveram astiņu. Cik ļoti tu esi neapmierināts attiecībās ar līdzcilvēkiem, ar draugiem, ja 1 ir pilnīga neapmierinātība un 10 ir ideāla lietu būtība. 1 pilnīga neapmierinātība un 10 ideāla lietu būtība. Ir punktiņi. Sanāk, ja? Daiga sanāk? Ja. Nākamais ģimene. Svētlieta. Cik ļoti tu esi neapmierināts ar ģimeni, ja 1 ir pilnīga neapmierinātība un 10 ir ideāla lietu būtība. 1 pilnīga neapmierinātība, 10 ideāla lietu būtība. Nākamais veselība. Viss tikām galā, vai vēl kāds ir iepalīdz? Kā jūs viss ir, ja? Veselība. Vēl svētāk lieta. Tātad, cik ļoti tu esi neapmierināts ar savu veselību, ja 1 ir pilnīga neapmierinātība un 10 ir ideāla lietu būtība. 1 pilnīga neapmierinātība un 10 ideāla lietu būtība. Mums jau ir palicis pēdējais nogrieznis. Aizpildīsim arī to tad, ja? Cik ļoti tu esi neapmierināts karjerā, biznesā, ja 1 ir pilnīga neapmierinātība un 10 ir ideāla lietu būtība. Cik ļoti tu esi neapmierināts karjerā, biznesā. 1 pilnīga neapmierinātība un 10 ideāla lietu būtība. Tad, kad viss pēdējo punktu pielikoši, tad jūs dodiet man zināt. Viss malači. Nu, es jūs apsveicu. Tas esat jūs. Bet, lai jūs saprastu, kas īsti esat jūs, mums ir jāizdara tāda tehniska rīcība. Redziet, šādu te dzīves riteni es aizpildīju 5 gadus atpakaļ. Jums ir jādara kas? Jums ir šie punktiņi viens ar otru, vai nu tā, vai nu vienkārši nogrieznītī, jā, jāatcerās. Bet šis ir jāuzvelk krekni. Tā, lai redz, jā? Jūs, lai redzat. Ja kāds nesaprot, es jums varu paskaidrot katram individuāli. Var par to slīpo svītriņu, tas nav tik būtīgi galvenais, lai viens ir nogrieznīts ir ar otru savienota, krekni vienu svītri. Nu, ar to ir tā pašvaka, bet jāmēģina. Nu, tad vismaz uz vieninieku aizraujiet, lai ir ar ko savienot, ja? Jo es neticu, kad jūsos kaut kur ir 0, tad vismaz vieninieks, jā.
Jā, pareizi atbildēju. Tad, kad jūs esat beiguši, bet tāda rēkni to svītat tā, lai jums viņi bišķīt acīs, cik, acīs iekrīt. Redziet, es centos tajā reizē, laikā. Jūs vēl varat iekšā sasvītrot, viņu sašvīkot bišķīt, ja? Lai viņš liet lec acīs. Es gribu teikt, ka šādi te būtu vērts uztaisīt katram vismaz reizi gadā, jo, ticiet man, mēs ik minūti maināmies. Arī tad, ja es sēžu uz krēslu, man liekas, ka nekas manī nemainās, iekšā notiek vesels kombināts, kas aktīvi strādā un mainās. Un arī mēs, ejot pa dzīvi, satiekot dažādus cilvēkus, esot dažādās situācijās, mēs noteikti maināmies. Es gribētu teikt tā, ka jums, tas, kas jums ir iznācis, katram vajadzētu iztēloties, ka to figūru jūs ieliekat savā divritenē kā riteni. Un izdomāt, cik jūs tālu ar šo riteni aizbrauksiet. Ideālā formā un veidā, ja kādam tas vilktu kaut vai ar vieniniekiem, diviniekiem, bet uz apli vai uz elipsi. Bet, ja ir tā, kā, piemēram, bija man, daudz gadus atpakaļ jau, ja? Tad jums ir jāsaprot, kā ar šādu divriteni, ragainu, mēs tāli netiksim. Un netiksim kāpēc? Ne jau vēl visi runā par to harmoniju. Visur un ar visu. Harmonija būs tad, ja būs, piemēram, kaut vai divnieki, bet visi. Kaut vai piecinieki, bet visi. Vismaz tā, lai ir elipsīti, ja? Kā jums ir ar figūrām? Tev bija šī perikons, tas ir tas līdzsvars ir uz to pusi. Tas nozīmē. Šis līdzsvars arī uz šo pusi. Šim ritenim būs bišķīt jātiek mazvāri ietas. Šis ir jau labs salīdzinoši līdzsvars, ja? Jums, šis arī jau ir, bišķīt pēc elipses, vai bišķīt pēc kaut kā, te iet arī tā kā iet, ja? Šis arī iet un pēc vietu to. Un te cilvēks vienkārši arī māko novērstēt, tāpēc, ka nulī nosakstīno, ja? Varbūt bija vieninieks, jā, tad... Tur ir tā, tā nav. Nē, viss ir tā. Kā saka, neiedomājas, ka jāras lielāks putas kā bija, tā bija. Kā jūs esat? Jā, tad bija pareizi īstenībā. Ko es gribu ar to jums teikt? Kā jums liekas, vai jūs varat izdomāt kaut vienu sfēru no šīm puses nosaukt, kuru maksimāli uzlabojot, ja viņa nav, sakārtotos visas pārējās drusciņās? Es, protams, veselīgi. Kaut man tieši otrādi, es nezinu, tev vajadzēs būt mazākām un tieši pustoši jau vajadzēs būt lielākām. Nē, tā arī ir. Tā arī īstenība būtu ir atkal. Īstenība ir atkal mūsu prātā, ja? Mums mēs runāsim arī par smadzenēm, ko viņš mums dara, kā viņš mums ir dots, no kā viņš mums pasargā, ko viņš mums priekšā, ja? Viss tas, par ko mēs runāsim, būs, lai mēs iekšēji sev dziļāk iepazītu. Tātad, kāpēc es jums to liku izdarīt? Tāpēc, ka, lai jums varbūt būtu bišķīt tā, tas, ko mēs redzam, papīra, tam ir bišķīt lielāka vērtība, jo, ja mēs sāk runāt, kas ar mums, kā ar mums, ja, tad mēs neizprāt. Tagad jūs redzat, ko jūs esat, kas ar jums notiek. Ja? Un tagad jūs redzat tās sfēras, kuras būtu jums dzīvē jātīsta, kaut vai pa bišķiņam. Bet tad jūsu harmonija ar visu to, kas mums ir apkārt, būs stipri lielāka. Par šo te dzīves riteni, ja kādam ir interesi, viņi var izmantot ļoti daudz un dažādos veidos. Vai šeit ir kāds cilvēks, kas grib satikt savu ideālo, mēs esam sievietes, savu ideālo vīrieti beidzot. Kurš negrib satikusi? Kurš negrib? Varbūt kādam ir, jā? Man ir. Tāpēc teicu, vai ir kāds? Guna.
Jā. Vai tu esi vienīgā, kas grib? Jā, es laikam esmu vienīgā. Nu, tad es tev varu tev pateikt, paklausieties, ja? Šādu te riteni uzzīmējiet. Un šeit, ja ne 8, šādi var arī 6 gradācijas, nu 4 var iedalījumus, ja? Un uz katru iedalījumu tu uzraksti, kādas īpašības tu gribi savā ideālā vīrietī. Kāds var būt? Nu, mājā, tas tev mājas darbs, ja? Tur drošmīgi, tur seksapīli, drosme, finanses plaukstošas vai vēl kaut kas, nu, vispār 8 būs vēlams. Un tā palūdz, vai tev kāds bērns palīdz, uzdodot šos jautājumus. Ja? Un tad jums arī, nu, sazīmēsies punktiņi. Tikai viena lieta. Lai jūs šādu vīrieti ar teikumu es gribu, viņš jau visu man sūtam informāciju, ja tas ļoti nopietni, lai tu šādu vīrieti sagaidītu, tev pašai ir jāatbilst. Kāds tas grib? Ja tu gribi vīrieti seksapīlu uz 8, tad tev pašai jāsaprot, ka tev ir jābūt uz 8. Visumā valda likums līdzīgs spēlās līdzīgu. Ja tu tādu būs, tev nepries garām neviens līdzīgs tev vīrietis. Pagaidām un skatams tas, ko mēs esam nopelnījuši, un viss tas labākais īstenībā, kas mums tagad ir vajadzīgs. Labi, tas ir viens. Iesim tālāk. Tagad mēs par to veselību. Atkal padodiet lūdzu priekšu. Tas ir krievu valodā, es latviešu nevarēju dabūt internetā, vienkārši paraudzīju, ja? Nu, pat tik par cik mēs visi gandrīz vienbalsīgi vienojamies, ka tieši veselība ir tā joma, kuru attīstot vai kuru pilnīgi iegūstot, mēs spēsim sakārtot arī pārējās dzīves jomas, lai harmoniski dzīvot. Jo, ja iet par to harmoniju runa, ja, nu, ticiet man, nu, cilvēki saka, ka viņiem pamatā ir, nauda, ja, ka viņiem ir svarīga nauda, jo tad, ja ir nauda, tad mēs spējam visu. Visu mēs spējam, ja. Tad es zinu cilvēkus, kuriem šī nauda ir, bet kuri ir ļoti nelaimīgi un dzīves nogurdināti cilvēki. Bet, ja šie cilvēki attīstot šo finanšu sfēru, būtu pat drusciņai attīstījuši arī visas pārējās šīs te nozēras, kas mums bija, tad viņi varētu teikt, ka būtu nodzīvojuši laimīgi. Tātad, lai mēs laimīgi nodzīvot, mums ir svarīgi attīstīt visas mūsu dzīves jomas. Pat drusciņai, pa pussolītim, bet visas. Un tātad, lai ir mūsu veselība būtu savās vietās, mēs iesim tālāk. Šīs ir zināšanas, kuras es esmu iegūst tātad no šī bioenerģētiķa, no Reiki dziedniecības kursa, ja. Tās lietas, par kurām es tagad runāšu, runā kaut kādās dombiedru grupās, īpaši skaļi par viņām nerunā, kā nu kurš ārsti noteikti par viņām nerunā, bet es runāšu pilnu muti, tāpēc, ka par to es esmu pārliecinājusies, ka viņas mums ir, un rītā vai ceturtdien vai piekdien mēs par nākamo dienu bišķīt vienosimies ar jums, jo ir mums drusiņu korekcijas jāievieš. Tad es jums stāstīšu par mūsu ceļojumiem laikā, tad jūs sapratīsiet ļoti daudz par to,
kas ir mūsu šajā te ķermenītī. Un tieši tāpēc es jums iedevu šo te lapu, lai jūs atkal bišķīt vizuāli redzat. Ja? Tātad, visi ir dzirdējuši, ka mums ir aura. Un vai viss tam tic, ka mums ir aura? Vai ir kāds, kas netic, ka mums ir aura? Tu, bet dzirdējis to izskatās, it kā es dzirdējis, bet tu īsti netic, jo tu neredzi, ja? Es tev, Daiga, internetā iedošu bildes, kur cilvēki ir fotografējuši, semināru, ja? Un kur var krāsās daudzos spektros redzēt, kādas ir auras. Labi? Tad tu ticēsi, kad ir tā aura. Bet kas viņus redz, kur kam ir spējas? Redz cilvēki dziednieki ar gaišu dzīves spējām. Es neesmu dziednieks ar gaišu dzīves spējām. Ja? Es varētu saukties, krieviski ir jasna znajušķī. Ir jasna vidišķī un jasna znajušķī. Man šī sfēra ir bišķīt savādā. Bet ir dziednieki, kur redz jūsu auras krāsas, ja? Un kur redz jūsu auras. Un to, ko viņi redz, citi varētu neredzēt. Bet tas, ka jūs neredzat, tas nenozīmē, ka viņi nav. Par to, kam mēs ticam, kam neticam. Mēs ticam, kad ir mīlestība. Kāpēc? Jūs jūtat, bet jūs taču viņu neredzat. Bet viņi ir. Jā, bet enerģiju mēs arī neredzam. Mēs redzam, mēs sajūtām to pašu. Vējš. Mēs redzam sekas pēc vēja, kad lapas, čabu, pūš, liecās, bet pašu vēju jau mēs neredzam. Un tas pats ir ar aurdāju. Viņi mums ir, un tie par ķermeņiem mēs tagad runāsim. Ja? Vai ticam vai neticam, bet tā viņš ir. Un ir daudz lietas. Tātad, Augšējais rakstīts. Un pēc tam tas nākošais. Будхическое, atmiskais ķermenis. Atmičiskoja, jā. Es gribu teikt, ka Tas otrais ir budiskais. budhičiskoja. Bet kā Latvijas? Budhiskais. Jā. Vai ir vairākas mācības, kuros šos ķermeņus... Tas ir kā budismu saistīts, ja ne? Nē, tas ir budhiskais. To varētu vienkāršot, lejā es esmu uzrakstījis, tātad fiziskais, mentālais, garīgais. Mēs varētu vienkāršotāk tā iedalīt, bet daudz smalkāk šie te ķermeņi ir iedalīti tādā gradācijā. Tātad, ēteriskais ķermenis, vai kāds savu ēterisko ķermeni kādreiz ir mēģinājis saredzēt un ir saredzējis? Jā, to es malacis, es arī esmu. Vai vēl kāds ir mēģinājis to darīt? Ēterisko ķermeni. Jā. Tātad tas ir pats blīvākais no pašiem plānajiem, neredzamākajiem mūsu būtības ķermeņiem. Un viņš ir apmēram kaut kur 2-3 centimetru robežās no mūsu fiziskā. Un to mēs varam redzēt mājās, ja interesē, ieslēdzat tādu, lai ir krēsla, bet, lai nav pilnīgi tums. Un noliekat savu roku pret tādu tumšu priekšmetu un ticiet man, labi koncentrējoties, gaišu ķermenīti jūs varat saredzēt. Ir jānevis jākoncentrēs uz to roku, bet jāskatās, ka viņai cauri. Vienkārši, tā kā meditatīvā, meditējot, tā kā tālumā. Piemēram, uz tumšu skapi ar gaišu roku, ja? To var redzēt dažādi. Kurā gadījumā ejat pa ielu, vai ir gaišas debesis, ir māja vai baznīca vai tā. Skatoties uz to māju, to celtni, vienkārši skatoties, ka viņai cauri, pāri un minūtīs 5. Un viņai apkārt radīsies kontūra. Uz gaišas debesis radīsies vēl gaišākas kontūra. Es par mājām, es tā neesmu mēģinājis. Tas ir ļoti elementāri. Ēkām arī ir. Ēkām, kokiem, ne jebkām sēd, teiksim, mājās pie logas kaut kā uz jebkoks, pretī debesīm, gaišām debesīm, redzēt pretī, nevajag no tur, ar to var sākt. Bet varbūt tā ir meditatīva tāda sajūta. Sāciet ar sevi, vispirms sevi sačaudiet, ja?
Ticiet man, tas viss ir iespējams izdarīt, bet tas ir jātīst cilvēki. Tas ir jātīst. Tas ir jātīst, jā. Sandra ir diezgan ar savu garīgo attīstību ir strādājis, tāpēc es viņu arī pieaicināju, jā, padalīties kaut kādās no savas pozīcijas, tas ir interesantāk, tas nav tikai viens viedoklis. Jā, tad šo ēterisko ķermeni mēs, ja ļoti papūlamies, varam arī redzēt, jā. Un kas tad šajā ēteriskā ķermenī notiek? Ēteriskais ķermenis fizisko formu papildina ar enerģiju un ar dzīves spēku. Tas ir tas, par ko viņš atbild. Kādas ir ēteriskās formas? Uzdevumi. Visi šie ķermeņi, protams, ir, padot fiziskai formai. Ja es varētu pateikt citādāk, fiziskā forma ir padot mūsu ēteriskiem ķermeņiem. Tas būtu precīzāk. Ja? Iesim tālāk, uzrakstīju, kas gribējam. Nākamais ir astrālais ķermenis. Astrālais ķermenis ir apmēram 20-30 centimetri, ja? Aiz mūsu fiziskās formas. Un tieši šajā astrālā ķermenī ir uzkrāts mūsu emocijas un mūsu vēlēšanās. Tātad astrālais ķermenis, emocijas, vēlēšanās. Nākamais mentālais ķermenis, kurš atbild par mūsu domāšanas, gribas izpausmi un umstvenai ģēķirnests, tas ir jā, es uz mēles stāvu, es nevaru pateikt. Tātad, tās ir mentālā ķermeņa funkcijas. Vai jums tagad varētu palikt drusciņi vairāk skaidrs, ja nav bijis līdz šim? Kāpēc? Saka, ka pozitīvi ir jādomā, domājiet pozitīvi, ka ir tā, ka īstenībā viss tas, kas notiek, uzkrājas ar šajā ķermenītī. Tas nav vienkārši, kad es eju pa dzīvi vienkārši nedomājot, viss, kas man nāk iekšā, kā nu ir, tā nu ir. Ja, un viss, es izdomāju, viņš man kaut ko nokrīt. Krievu valodā labs teiciens, kad būs vadā. Ja, un mēs par to neatbildam. Tas viss mums sakrājās. Jā, protams, mēs tagad runāsim par šo te uzbūvi, un tad mēs aiziesim līdz tam, kā mēs to fiziskajā formā jūtam. Nākamais ir kauzālais ķermenis. Un tajā atrodas intelekts, tas saucamais IQ. Mūsu loģiskās spriešanas spējas, abstraktās spriešanas spējas un informācijas analīze. Un tieši šajā kauzālajā ķermenītī ir visa ierakstīta, ir visa informācija pēc cēloņa, sakarība, likuma. Es par šiem likumiem, par ko es drusciņi atkāpīti runājot, uztaisīšu. To mēs ļoti labi saprotam, ka šeit dzīvojot uz zemes, mūsu rīcību, darbību un dzīvi regulē zemes likumi. Ja, ir, veseli tomi ir sarakstīti, lai kaut kā šo dzīvo radību, kas dzīvo zemes, lai kaut kā mūs saturētu kopā. Tādi paši likumi valda visumā.
Un 2 jau mēs esam pieskārušies. Tad otrais līdzīgs pievelk līdzīgo, ja mēs runājam par to, ko mēs gribam savā dzīvē un kādiem mums pašiem jābūt. Un tad nākamais ir cēloņa sakarību, jeb likumsakarību likums. Jā, nākamā reize ir noteikti. Un ļoti īsi pārcelāsim šo tēmu, cēloņu sakarību. Īstenībā mēs katrs savā vietā esam gan cēlonis, gan sekas. Kā to saprast? Tam, ka es esmu šeit tagad, pirms tam ir bijuši kaut kādi cēloņi, lai es šeit nonāku. Es esmu gribējis vairāk iemācīties, vairāk uzzināt un noteikti atdot šo informāciju pārējiem padalīties. Šo cēloņu dēļ es esmu šeit. Tālāk es esmu izdarījis rīcību, un mana šodienas rīcība nesīs sekas rītdienā un uz priekšu. Tātad jebkurā vietā mēs esam gan cēlonis, gan sekas. Tā ir pilnīgi visādi. Ja? Un, ja kādam liekas, ka kaut kur pret mums ir bijusi netaisna dzīve, nav bijuši taisnīgi līdz cilvēki, tad man ir jāsaka tā, ka pēc seku un sakarību likumu nekas nav nejauši. Pilnīgi nekas. Un šo te ķermenīti mēs drusciņu vairāk izrunājot, nākamā nodarbība mums būs veltīta tēmai urantija. Kas ir dzirdējis par urantiju kaut ko? Nav, ja? Īstenībā, tad, kad man likās, ka dzīve man netur ir aiznesus, kad man likās, ka ne tas man nāk, ko vajadzētu, man likās daudz, kas ne tā, tad man ceļā nāca urantija. Jo es pēc dabas esmu cilvēks, es esmu analītiski domājoši, bet tā esmu tikai es. Un līdz ar to man vajadzēja tādu informāciju, kas tā izanalizētu un visu nolikt pa plauktiņiem. Un es, protams, pirms arī biju ļoti daudz ko lasījusi, ievastāstos tur, kur es varēju ielasīt par kaut kādiem dziedniekiem, kur viņi runā par mistiku, tad par tām lietām, ko mēs neredzam. Tā ir mistika priekš mums, bet tas nenozīmē, ka viņi nav. Man tas viss fascinēja. Un tad, kad es šo te urantijas kursu noklausījos, tad man likās, ka man bija ļoti daudz grāmatas, un tagad man visas grāmatas ir salikušās plaukstās. Ja? Iet runa par to, kas mēs esam visumā, un šeit dzīvēs. Es šajā brīdī neskaršu reliģiju vispār, ja? Jo, ja kādam reliģija ir svētums, vadmotīvs, lai iet pa dzīvi, tad es jums varu pateikt, padalīties savu pieredzi, ka es 15 gadus ticīgi gāju uz dievnam, kaut kādu iemeslu dēļ, atkal gribēju kaut ko uzzināt tādu, kas, man droši vien bija jāaiziet uz šo dievnam, bet to pašu lielāko grūtību, ko katram dievnamam cilvēkam ir jāiedod, tā ir pilnīga sajūta saiknei ar radītāju no tā brīža, kad tu esi piecēlies līdz tam brīdim, kad tu ej gulēt, manī nebija. Nebija un viss. Ja? Un tad, kad, kā mums ir, tad, kad mums dzīvē nāk pārbaudījumi, tas nozīmē, kad radītājs bišķiņi mums pieklāvē. Viņš sākumā papājā, mēs nesaprotam, tās ir visādas ķibeles, likstas un tā tālāk, kas ar mums notiekās. Tad viņš drusciņi tā kā stiprāk uzrunā tevi, arī tad, ja tu nesaproti, tad viņš tā kā bišķiņi liek uz ceļiem. Un tad
pat tikpat, cik mēs dzīvē nemākam, mēs neesam iemācīti šeit uz zemes dzīvojot, attīstīties no pārpilnības, no mīlestības, bet mēs, diemžēl, attīstamies no sāpēm, no nesapratnes, no neizpratnes. Tad mēs sākam meklēt informāciju, tad mums sākās kāpēc. Kamēr mums viss ir forši, kamēr mēs esam laimīgi, mēs jau par to nedomājam. Tas mums viss liekas pašsaprotam, tās lietas, ja? Un tad es atrādu atbildes uz visiem jautājumiem. Un izejot cauri Urantijas kursam, es varu pateikt, ka man ir pilnīga iekšēja, to es varu pateikt vārdiem, bet man ir šī sajūta, kā es no rīta pieceļos ar radītāju gribu, ar radītāju labvēlību, un vakarā aizēju gulēt ar tādu pašu. Un ticiet man, tad tās krāsas, izpratne ir pavisam savādāk. Ja visiem būtu šī te sajūta, tad neviens nekad uz zemes neizdarītu neko sliktu, jo, ja ir cēlonis, tad ir likumsakarība. Tātad, ja es esmu izdarījis kaut ko sliktu, tad kā likumsakarība man par to nāksies atbildēt. Un vienīgais, par ko es varu lielo jautājumu uzdot baznīcām, ir tas, ka baznīcas mācība Dzintri ir eksperts, jā, viņi ir ļoti, dedzīgi kristieti, jā, ka baznīcā valda, uzskats, pārliecība, ka ja tu esi grēkojis, tur tikai tā, tie baušļi tā maz, tur ir tā iztilā, bet īstenībā, lai mēs saprastu pēc visum likumiem, kas īsti ir grēks, tur ir daudz jāaptver, ja? Ja es esmu šodien grēkojis, un ja es saprotu to, ka es to esmu, vēl jau ir jāsaprot, ka mēs grēkojam, ja? Pasaku, kungs pestītāji Jēzu, piedod, ka es šodien esmu bijis tāda slikta meitene kaut kādā jomā, ja, tad viss, es esmu mazgāta ar tā kunga asinīm, un es atkal balta var iet tālāk dzīvē. Bet tā jau nav. Mēs to tagad runāsim, Es pat esmu ceļojis par savām dzīvēm, meditācijās, ja, un ja es nezinātu, nebūtu redzējusi, ka tā tas notiek, un ne tikai tad, kad es meklēju atbildes uz saviem daudziem jautājumiem, kāpēc ar mani ir tā, es nevis vainoju sliktu vīru, sliktu darba devēju, viss ir, briesmīgi, ja, bet es meklēju atbildes, kāpēc, jo es gribēju saprast, ja. Un, ja es to nebūtu redzējusi, ja es nebūtu meklējusi atbildi atkal vienai sfērai, ko es attīstu, kāpēc es tik ļoti daudz ko daru, piemēram, finanses, ja? Kāpēc man tik daudz studējot un mācoties, kāpēc man īpaši tā kā neattīstās tā joma, ja? Ir speciāli cilvēki, kas ir īpaši cilvēki, tātad cilvēki tie, kas redz, gaišredz, kuri ir specializējušies tieši ar jūsu ceļojumiem iepriekšējās dzīvēs. Viņi ir iespēja šiem cilvēkiem izstāstot savu dzīves situāciju, uzdot jautājumu. Jo redziet, kā mēs, piemēram, dzīvojam, un ļoti daudziem nav sapratni, kas tad ir tā mana misija, vai vispār es ar to savu misiju eju, vai vispār es daru to, ko man būtu jādara. Tie varbūt jautājumi ir tādi apzināti cilvēki, nobrieduši cilvēki jautājumi, bet tagad jaunatnes es redzēju tādus jauniešus, ka acis sataisās vaļā, var apbrīnot tikai, ja. Un ir cilvēki, kas izskatot tavu iepriekšējo dzīvi, izejot no tā, kā tu viņu esi nodzīvojis, ja jomās, kurās ir, visur ir būt svarīgs harmonija, kā mēs runājam, sabalansētība, bet ja tu ar savu dzīvesveidu un rīcību kaut kur esi ļoti bijis nesamērīgs, tad šajā dzīvē tev šī ir iedota kā misija, kas tev ir jāiziet cauri, kaut kas jāiemācās,
Ja? Un principā ir tā, tas, ko iepriekšējā dzīvē, kā tu esi dzīvojis iepriekšējo dzīvi, nosaka to, kā mēs tagad dzīvojam šo dzīvi. Un vēl kāpēc, ja cilvēkiem nebūtu ļaunu darbu, es par ļaunām domām tagad nerunāšu, par degradējošām domām, kas nu kuram ir ļaunums, ja? Ja cilvēki zinātu ne tikai to, ka šodien mēs esam tie, kas mēs bijām iepriekšējās dzīvēs, bet ja viņi zinātu, kā nākamajā dzīvē, un viņi noteikti būs visiem, mēs būsim tie, kas esam tagad. Ir tā, ka, labi, ja ar manīm ir tā, tad man atliek tikai pieņemt, kad ar manīm ir tā, un ar smaidu iet uz priekšu. Ja es to varu, protams, izdarīt. Ja ne, man jāmeklē palīdzība, ir atkal palīdzība mums nāk, ja mēs meklējam. Bet tad, apzinoties uz to, ka, ja tu ar savu rīcību izdari kādam cilvēkam sāpes, tad ir 100% garantija, ka šādu pašu sāpju buķeti, kur tu esi izraisījis citā ar savu rīcību, tu saņemsi atpakaļ. Nākamā dzīvē, 2 stundas pēc šīs te rīcības vai šajā pašā. Gribu teikt, ka ļoti daudz, kas nāk šajā pašā atpakaļ, tāpēc, ka visums ļoti ātri attīstās. Ja, laiks, viss saka, ak, Dievs, te rīts, te vakars, te tas, te šitas, laika ritums ir ātrs. Un tas viss notiek daudz ātrāk. Ja mēs to saprastu un apzinātos, tad mēs nekad nedarītu pār citiem. Jo ticiet man, un tāpēc tajā brīdī, kad mums liekas, ka mums ir dzīve nodarījis pāri, tad jums ir jāsaprot, kad ja ir cilvēki, kas jums dara pāri, tad kādā no iepriekšējām dzīvēm jūs esat rīkojušies tieši tāpat. Un visa ir 100% atbildība. Nav radītāja atbildība, kā man savā laikā bija. Es nevis dzimus, bet es esmu lielu dzīves daļu Nīcā augus. Pabraukājot pa pasauli, ieraudzījis Nīcu. Man tā fascinē tā vieta, man pilnīgi tādā kaifā iever, tas tur bija. Un es domāju, tas tāds pilnīgi ir sajaucis to vienu burtu, viņš mani nevis uz Nicu ir tur nolicis, bet uz Nīcu aiznesis, ja? Stārķis ir vainīgs, kad es tā kā neesmu tur, kur man vajadzētu būt un tā. Tas ir par šiem te ceļojumiem ļoti vienkāršot, bet nākamā reizē mēs detalizēt to visu skatīsimies. Un vēl, ja iet runa par reinkarnācijām un tā tālāk, Bībelē šim te ir maz vietiņa, kur bišķīt pieskarās klāt, bet par to nerunā. Bet, Bībele tas jau ir tikai, informācija no radītāja, bet ar cilvēku rokapstrādā.